Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani pirmās nedēļas lasījums. Kas tur tavas grāmatiņas 9. lapas pusē pieklautušies viens pie otra saldi čuč? Lasīsim par to šodienas Bībeles stāstā. Ceturtdiena. Dubultā svētība. Rebeka sarauca pieri, skatoties uz savu lielo apaļo vēderu. Bum, bum, bumš, bum. Šūpošanās, bum. Ko mazulis dara? Tas nebeidz kustēties. Rebeka bija gaidījusi bērniņu 20 gadus. Īzāks bija lūdzis Dievam palīdzību, un Dievs ļāvās pielūgties, un viņa sieva Rebeka kļuva grūta. 1. Mūzus 25:21. Sajutusi vēl vienu negaidītu dunku sānos, viņa pasmaidīja. Dievs bija parādījis tik lielu mīlestību. Viņu ģimene beidzot pieauga. Bet jo lielāks auga viņas vēders, jo stiprāki kļuva spērieni. Rebeka jutās tā, it kā viņā notiktu nebeidzama cīņa. Vai tam tā būt? Kāpēc gan man tā notiek? Viņa pie sevis domāja. 1. Mūzus 25:22. Izrādījās, ka viņa gaida nevis vienu, bet 2 bērnus, dvīņus. Taču jau tobrīd abi mazuļi nesadzīvoja īpaši labi. Nav brīnums, ka viņai šķita, vēderā notiek īstas cīņas. Beidzot pienāca diena, kad Rebekai bija jādzemdē. Pirmais bērniņš nāca pasaulē klāts bieziem sarkaniem matiem. Viņi nosauc to par Ēsavu. Tad žīkli sekoja viņa brālis, cieši turēdamies pie Ēsava papēža. Viņi nosauc to par Jēkabu. Rebeka un Īzāks bija tik laimīgi. Viņi bija lūguši Dievam pēc bērna, un Dievs viņiem bija devis 2. Tāpat kā Rebekai un Īzākam, arī tavai ģimenei ir dāvāta dārga Dieva dāvana – tu. Mūsu draudzes ģimene arī ir pateicīga par tevi. Teiksim šos vārdus no Bībeles. Cik brīnišķa, Kungs, ir tava žēlastība. Psalmi 36:8. Mani interesē. Kā tu domā, kāpēc Rebeka runāja ar Dievu par grūstīšanos savā vēderā? Kāda ir īpašākā dāvana, ko Dievs ir devis tev? Tagad dziedāsim kopā atmiņas panta dziesmu. Slavēts lai ir tas Kungs, ka viņš mani tik brīnišķīgi žēlojies, kā stipra pilsētā. Psalmi 31.
stiprā pilsētā. Psalmi 31, 22. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, Tēvs, par manu ģimeni, par to, ka es esmu ļoti gaidīts saviem vecākiem. Paldies par maniem brāļiem un māsām. Paldies par dzīvību, ko Tu mums esi devis, par mīlestību citam pret citu. Par to es no sirds pateicos Tavā vārdā, Jēzu. Āmen.